Ievai ir 20, Lildei 24, Edgaram 21, bet Matīsam pavisam drīz paliks 18 gadu. Un viņi nav vienīgie, kas izauguši no tiem bērniem, kam pirms 11 gadiem tika nodibināta biedrība Mēs saviem bērniem. Toreiz viņu vecāki sanāca kopā, lai apvienotos dažādu aktivitāšu realizēšanai. Pa šiem gadiem bērni ir kļuvuši par jauniešiem, tāpēc biedrība vēlas savu darbību vērst jau citā līmenī, proti vairāk piesaistīt tās Madonas novada ģimenes, kurās dzīvo jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pirmā mūsu lielākā vēlme ir apzināt vispār novadā, cik mēs esam tādi, kam mums tas ir nepieciešams. Jo es saprotu, ka vispirms jau vecākiem pašiem maz drusciņi ir baili nākt ārā, lai iedrošinātu savus jauniešus un nāktu un darīt. Lai arī juridiski viņi ir sasnieguši pilngadību, būtībā nekas nav mainījies. Tāpat šie jaunieši ir īpaši jāpieskata, par viņiem jārūpējas, jānodarbojas, bet viņu iespējas būt noderīgiem sabiedrībai, diemžēl, ir stipri ierobežotas. Skolas ir pabeigtas un nereti jaunietis ar īpašām vajadzībām mūsu valstī tiek nolikts skarbas realitātes priekšā. Lai varētu kaut ko tālāk mācīties, viņš jāsūta ļoti tālu prom, tas nav nekur uz vietas. Un ne visi var to izdarīt, jo, lai aiziet uz tādu skolu mācīties, viņam pašam par sevi ir jāmāk pastāvēt kārtīgi. Pašlaik viņi pulcējas reizi nedēļā uz nodarbībām Madonas bērnu un jauniešu centrā, taču biedrība vēlas izveidot dienas centru jauniešiem ar īpašām vajadzībām, bet tuvākais mērķis ir šovasar noorganizēt otro ģimeņu nometni. Lai arī biedrība atbalsta Madonas novada pašvaldība, šādas nometnes izveidē nepieciešams arī sabiedrības atbalsts. Diemžēl labdarības organizācijas ziedot šim mērķim ir atteikušas, jo palīdzība tiek vērsta tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam. Taču veselības un diemžēl arī valsts sistēmas dēļ šie jaunieši nevar šādai nometnei nopelnīt paši. Pārsvarā visas nometnes ir tikai bērniem līdz 18 gadiem. Un tas, kas ir pēc 18 gadiem, diemžēl atkal paliek bez nekā. Un tad mēs paši vecāki esam sasparojušies jau otro gadu veidot šo te vasaras nometni, kas sauksies Ieskaties dabā, sadzirdi sevi, kurā mēs ļoti gribam iepriecināt gan savus jauniešus, kas dzīvos un iemācīsies izprast dabu, un tāpat arī mammas. Biedrība uzskata, ka būtiski rīkot pasākumus kopā ar ģimenēm. Līdz ar šo jaunieti izmainās dzīve arī viņu vecākiem. Cik gan daudz ir to mammu, kas upurējušas savu darbu, karjeru, jo izvēlējušās būt kopā ar saviem slimajiem bērniem. Ieva ir mans bērns. Kāpēc, lai es viņu atdotu kaut kur viņa būtu? Es nezinu, man nav ne uzticības, ne ticības. Es redzu, kas notiekās visur visapkārt. Un tad, protams, līmenis būtu, atvainojiet, būtu cits. Dažu brīdi ir tā, ka liekas, viss, man tagad kaut kas. Bet tad dažreiz es atkal kaut kā nomierinos, piemēram, personīgi es par sevi varu teikt, un tā, liekas, bet man ir jāsaņemas un man ir kaut kas ir jādara, jo es esmu, man citu iespēju nav. Iemācīties, saprast, ka ne jau tāpēc, ka viņš runā savādāk vai staigā savādāk, ka viņš ir arī citādāks. Viņš ir tāds pats cilvēks kā jebkurš cits. Mēs ikdienā saskaramies ar daudziem aicinājumiem palīdzēt. Šī ir tā reize, kad mēs, vidzemnieki, varam atbalstīt savus jauniešus ar īpašām vajadzībām, kam liekts tas, kas tik pašsaprotams lielākajai daļai jauno cilvēku mums visapkārt. Palīdzēsim noorganizēt viņiem vasaras nometni kopā, atnākot uz labdarības koncertu, kas notiks Madonas kultūras namā 12. maijā 17:00.